Sajūtu parks blakus Gaujas stāvajiem krastiem daudziem valmieriešiem jau kļuvis par iecienītu pastaigu vietu. Šoziem teju 50 šeit augošie koki piedzīvojuši brīnumainas pārvērtības un ietērpušies košās dažādās tehnikās darinātās šallēs. Sajūtu parka veidotāji aicina vienu šo vietu apmeklēt arī ziemā un aplūkot brīvdabas izstādi. Palīgā nāca mums daudz dažādas izglītības iestādes, organizācijas un ļoti daudz cilvēki. Tādā veidā tap šī galerija, kas tad būtu mūsuprāt arī tāds varbūt pieturas punkts un motivators, kāpēc cilvēkiem vajadzētu apmeklēt šo te taku, cevišķi tad, kad būs uzsnīts arī sniegs. Ietērpt kokus krāšņos un siltos tērpos talkā nākuši arī kaimiņu novada izglītības iestādes. Kauguru pamatskolā koku siltināšanas darbu uzņēmusies mājturības skolotāji. Šajā nodarbē iesaistot vecāko klašu audzēknes. Lūkojām savas rezerves, turpat zeķubikses sagriezām, apģērbus lietotus sagriezām. Un īstenībā meitenēm arī bija kaut kāda jauna prakse, kur viņas iemācījās, kā arī gandrīz no nekā var dabūt kaut ko. Centāmies, darījām. Kāds 2 nedēļas? Drusku vairāk. Vairāk, mazliet. 3. Arī citi akcijas dalībnieki koku siltinājuši ar adītām un tamborētām šallēm, filcētiem materiāliem un sapītām diegu pīnēm. Savukārt Valmieras jauniešu domas dalībnieki sava koka siltināšanai piegājuši nedaudz radošāk. Koku mēs tā siltinājām patriotiskā garā, jo Valmieras jauniešu doma ir patrioti ne tikai valsts svētkos, bet mēs esam savas valsts patrioti visu gadu. Tā kā jauniešiem nav tieši daudz laika adīt un tamborēt, jo mums ir jādiev un jāskrien un viss cits jādara, tad mēs piegājām tai koku siltināšanai tā kreatīvāk. Sajūtu parka veidotāji cer, ka jau tuvākajā laikā uzsnigs sniegs, tad parka apmeklētājiem būs iespēja pa kupenām staigāt, izmantojot speciālas sniega kurpes. Savukārt mazajiem parka apmeklētājiem jau drīzumā būs iespēja īpašā ziemas mājā aplūkot trušus. Sajūtu parkā savu mājvietu raduši vēl arī citi dzīvnieki. Arī šeit ir pāris stirnas, tāpat varam manīt, tā kā sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, tā kā top arī zvēru barotavs. Tas būtu tā kā tas pirmais solis, un tad jau putni arī nepaliks novārtā. Putnu barošanai nepieciešamo būrīti nedēļas nogalē bija iespēja izgatavot tik vienam Sajūtu parka apmeklētājam. Putnu pazinējs Gaidis Grantāns stāsta, ziemas mēnešos Latvijā iespējams novērot pat 40 dažādas putnu sugas. Biežākās sugas ir dažādu sugu zīlītes. Lielā zīlīte, kam tautas nosaukums arī speķa zīlīte, kas visu pasaka priekšā, zilzīlīte, dzilnīši tāpat, arī dižraibie dzeņi, zaļžabītes. Saraksts visai garš. Iestājoties salam, daudzi putni uzturas pilsētu tūmā, un lai gan viņu pašu spēkos ir atrast nepieciešamo barību, cilvēks jau no laika gala ieradis putniem palīdzēt. Ja reiz ir sākts barot putnus, tad to nekādā gadījumā nedrīkst pārtraukt un nedrīkst būt nediena putnu barotavā bez barības. Jo putni ātri pierod pie barības un pretējā gadījumā, ja viņi tiešām ziemas spelgonī neatrod vairāk barības šajā vietā, tas var beigties diezgan bēdīgi viņiem. Kopumā valmierieši aizvadītajās brīvdienās izgatavoja 53 dažāda veida putnu barotavas.